Sveiki, mani sauc Linda. Šodien es veidošu balziņu par uzņēmuma darbību. Diemžēl man būs balziņa, jo man nav iespējas taisīt video, jo es pagājušajā ieskatē jau veidojot video angļu valodai, man rādas aizpildīt krātuve, tīrot visu iespējamo, man tiešām nesāks taisīt video, bet centīšos skaidri un ātri paskaidrot šajās iekļauties 5 minūtēs par savu izdomāto uzņēmumu darbību. Es izdomāju veidot par manikīru studiju. Tāpēc, ja manis stūvi, es to ļoti labi saprotu, pateiz manikīru, mans interesē. Un jā, tātad, kādēļ, manuprāt, manikīru studijā būtu nepieciešama tā komanda un tas viss kopējais. Jo, manuprāt, jo tur iznāk vairāki tēli, teiksim tā, es viņus nosaukšu, kā pieņemsim manikīra, pedikīra vadītāja, teiksim tā, kā mūsu populāri tagad teikt, ir influencers, kas veidot to komandas popularizāti, nemāk izņemot pareizi, internetā, tur, piemēram, Instagramā viņus vadītu uz priekšu, aicinātu klientus uz salonu, tur plakātus liktu kaut kur un varbūt kaut kāds konkurss veidotu akcijas vai kaut ko. Būtu arī vajadzīga administrātora, apkopē arī skaitītos kā, pēc maniem uzskatiem kā komanda, jo viņi uzturētu tīrumā, visu snāk salonu, visu, tā lai, kad klients ienāk iekšā, viss ir tīri, viss ir forši. Un jā, tāpēc pēc maniem uzskatiem viņi arī skaitītos kā komanda. Un kāpēc tur, manuprāt, manikīra studija liktos kā uzņēmuma darbība? Jo, cik, es izprotu šo visu, snāk, jūs veidot laiku kaut ko un tā kā veidojiet no tā savu biznesu, savus ienākumus un neiet uz vairāk, jo manikīra studija arī var veidot tā kā tālāk, nopelnot vairāk, jo vienmēr mēs visu sākam ar mazliet. Snāk, tāpat arī kā katra manikīra, cik es dzirdējis no citām manikīrēm, viņas uzsāk vienas, no sākuma viņas pašas patrenējas sevīm, tad viņas mazliet sakrāja, viņas nolaik kursus, nāk jau uzreiz, var manikīram, veidojot citiem cilvēkiem, jau uzlikt lielāku mazliet ceniņu, jo tu esi izgājis kursus, tev ir sertifikāts, un tu jau esi sertificēts manikīra meistars. Un snāk, jau tur jūs mazliet ejat uz augšu, tad lēnām taisot manikīru visiem, vēl vairāk uztrenējot roku, jūs varat vēl mazliet pacelt to cenu manikīra procedūrai. Un tad ar laiku, piemēram, kā es darītu, es sakrātu naudiņu, un ja, piemēram, man savās telpās, piemēram, izīrētā dzīvoklī vai mājā, būtu liels telpas, tad es tur varbūt tās, 2. stāviņā uztaisītu savu mini manikūru studiju, ja vēl nebūtu tik liela ienākuma, lai atvērtu savu ārpus mājas studiju. Tad es nāku mājās pamazām, atrastu kādus cilvēkus, kuriem es dotu to algu un viņi strādātu uz manīm. Tur, piemēram, es būtu manikīra un es uzņemtu cilvēku, kas taisītu pedikīru. Un tad ar laiku tā es krātu, ar pieredzi es mazliet celtu tās cenas, piedāvātu cilvēkiem visu kaut kādus dizainiņus. Tad ar laiku es atvērtu savu kaut kādu studiju ar nopelnīto naudiņu. Es atrastu kādu administratoru, kas stāvētu tur priekšpusītē, pieņemtu cilvēkus uz pierakstiem, pierakstītu visus un visu. Tad ar laiciņu es pieņemtu vairāk darbiniekus, kas taisītu manikīru, pedikīru, kas visu ap nagiem zinātu un visus smuki sapacētu cilvēkiem. Un tad ar laiku arī pieņemt apkopēju, un jo tas gan jau nebūtu visprimārākais, jo, es pieņemsim varētu arī pats sakopt pirmo laiciņu. Un tad ar laiciņu es arī atrastu kādu influenceru, kas internetu vidē mūs uz priekšu virzītu. Sanāk, Instagramā uztaisītu mūsu kontiņu, kur pastāstītu par mums, par mūsu komandiņu, lai cilvēki nākot pie mums zinātu, kas un kā, ka mēs esam forša komanda, tiešām saprotoša, ļoti jauki. Un visu kaut kur internetā varbūt tās, lai mūs arī tā kā virzītu uz priekšu kaut kur savādākās saitēs.
un veidot gan jau kādus konkursus, akcijas, tur, nezinu, uz Ziemassvētkiem, uz Valentīnu dienu, visnoteiktāk gan jau, jo sievietes gan jau, ka skriet pēc jauna manikīra. Un jā, un tad jau ar laiciņu būtu principā tā, ka man būtu sava komanda, savu administrātoru, influenceris, paši darbinieki, apkopēja. Principā tad es īsti uz turien nestrādātu, bet es jau viņus vadītu. Es būtu vadītāja. Un es viņus vadītu, un kopumā mēs būtu, komanda. Tā kā tāds ir mans tas plāns, tā es redzu to visu komandu. Komanda pēc maniem uzskatiem tiešām ir svarīga, jo visi ir svarīgi šajā sfērā, arī apkopēji. Pēc maniem uzskatiem, jo apkopēji visu uzturētu kārtībā. Tā kā šāds ir mans plāns.